Par projektu es uzzināju, tāpēc, ka es esmu Talantu kalvas kodolā, un tā kā projektu rakstīja Talantu kalvas kodols, tad tā arī es uzzināju, un es izlēmu piedalīties, jo man interesē tās aktivitātes, un arī es viņās gribēju piedalīties, uzzināt kaut ko jaunu, un arī pats kādu no tām aktivitātēm norganizēt. Mani ieguvumi pēc projekta līdzdalības kurpēs ir noteikti tas, ka esmu vairāk palikusi drošāka un vairāk esmu labāk plānoju savu laiku. Es uzzināju par šo projektu Instagramā, un es izdomāju viņā piedalīties, jo pirmā aktivitāte, kuras atnāca, bija par līderības kompasu. Man ļoti patīk daba, un es piedalījos šajā pirmajā aktivitātē. Es sapratu, cik ļoti man patīk. Es sāku sekot arī Talantu kalvai WhatsAppā, gan grupā, gan komunā, un tad es aktīvi sāku piedalīties biedrībā. Projektā līdzdalības kurpes es attīstīju komunikācijas prasmes, jo bija ļoti daudz grupu darbi, kā arī es iemācījos digitālās prasmes, jo es sāku veidot afišas un plakātus tieši pasākumiem. Caur šīm visām aktivitātēm es uzzināju vairāk par iespējām, kā jaunieši var līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, piemēram, savā pašvaldībā. Es uzzināju arī, kā jaunieši var līdzdarboties un izglītot citus jauniešus, piemēram, par finanšu jautājumiem, par mediju vadību. Projektā es attīstīju tādas prasmes kā komunikācija, uzņēmējdarbība, tieši iedvesmojoties no jau esošiem uzņēmējiem, kuriem ir tā teikt, ļoti veiksmīgi uzņēmumi un zinām visā Latvijā. Wow, moments! Bija tas, kad mums bija tā darbnīca, kad mēs mācījāmies rakstīt projektus, un tas, kad organizācijās raksta projekts un tā ir tāda iespēja, un tas man bija tāds wow. Viens no maniem vispilgtākajiem notikumiem šajā projektā bija finanšu spēle, kurš būs bagātākais. Un šajā spēlē man pārsteidz tas, cik jaunieši ir gudri un izglītoti par finanšu tēmām, bet arī cik daudz viņi uzzināja jaunu. Atmiņā ir saruna ar lēmumu pieņēmēju un Ugrsdomes pārstāvi Jāni Klāvu. Un mani ļoti iedvesmoja viņa dzīves stāsts, kā viņš ir izaudzis līdz tam, kas viņš ir šodien. Es sapratu to, ka jaunieši sadarbojoties kopā spēja izdarīt tik daudz ko pat sabiedrība nevar iedomāties. Viņi var īstenot un kopā izveidot tādas lietas, kuras, manuprāt, var mainīt pat Latviju. Šis bija daudzpusīgs projekts, jo projektā bija daudz dažādas aktivitātes, gan par uzņēmējdarbību, gan par to, kā mēs varētu ilgspējīgāk dzīvot, un arī par līdzdalību. Un šajā projektā varēja ļoti daudz prasmes attīstīt. Teiktu vismaz vienreiz dzīvē pamēģināt, jo to, ko tu nekad nepamēģināsi, tu visu dzīvi varēsi nožēlot, jo tu nezini, cik labi tas viss varēja pat izvērsties. Iesaistoties jauniešu organizācijā, tā ir iespēja īstenot savas idejas un varbūt ko vairāk.